Latvijas Lauksaimniecības Universitātes stadionā pulcējas velosipēdisti. Vieniem jau ir sacensību pieredze, citi divriteni izmantojuši tikai dažreiz, bet šodien tas nav noteicošais. 60 km garais brauciens netiks vērtēts ar chronometru, bet gan ar cilvēcības mēraukli. Pirms 70 gadiem Otrā pasaules kara laikā šo ceļu ar divriteni mēroja toreizējais Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas asistents Jānis Āboliņš. Uzzinot, ka sākušās holokausta represijas un apcietināt divi ebreju kolēģi no mācību pētījuma saimniecības vecauts, viņš nespēja palikt vienaldzīgs. Šodien šo pašu ceļu veiks viņa mazdēls. Man tā misija šoreiz ir daudz vieglāk nekā vectēvam, jo tikai tīri nobraukt šo gabalu no Jelgavas līdz Aucei. Redzēt, cik tas būs grūti vai viegli. Tāds pieredze man arī nav. Bet es pieļauju, ka tas viņam bija ļoti liels pārbaudījums un jāsaka, liela drosme. Jo pašam atstājot mājās 4 bērnus un dodoties glābt, ne gluži draugu, bet vienkārši kolēģi, tur vajag drosmi. Palikt mājās nespēja arī Jāņa Āboliņa kādreizējais audzēknis, kurš savu profesoru atceras kā vissirds skaidrāko cilvēku. Un viņš saprata, ko nozīmē ģimene, ko nozīmē attiecības ar līdzcilvēkiem. Es nezinu par viņu vai visu akadēmiju kaut viens cilvēks, kurš varētu pateikt sliktu vārdu. Lai gan šodien dažkārt šķiet, ka cilvēcība ir palikusi otrajā plānā, velobrauciena jaunā paudze domā citādi. Jā, es domāju, tā arī izpaudīsies braucienā. Kādā veidā? Es domāju, ka cilvēki viens otram palīdzēs, neļaus nekur nomaldīties tam līdzīgi. No 2 apcietinātajiem kolēģiem Jānim Āboliņam toreiz izdevās paglābt vienu mācību pētījumu saimniecības direktoru Paulu Dermani, kurš vēlāk emigrējis uz ASV, bet viņa dēls Latvijā viesojies ne reizi vien, bet vairāk nekā 40 cilvēcības un drosmes velobraucienu dalībniekiem šī ir iespēja pārbaudīt sevi un izvērtēt savas rakstura iezīmes. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.